Pajautāju ChatGPT, kāpēc nepieciešams elektroinstalācijas zemējums. Un ChatGPT man skaidro. Cilvēku aizsardzībai no elektrošoka, aizsardzībai pret īsavienojumiem un bojājumiem, aizsardzība no pārsprieguma. Un vēl pie tam likumdošana mums arī nosaka to, ka vajadzētu būt. Tādu pašu jautājumu es uzdevu sarunu botam Queen. Un šeit atbilde ir līdzīga kā ChatGPT, tātad cilvēku drošībai zemējums ir nepieciešams, elektroiekārtu aizsardzībai, uguns drošībai, tātad palīdzēs izvairīties no ugunsgrēkiem, tātad normatīvos dokumentos, aktos arī visur ir norādīts, ka zemējumam vajadzētu būt, un šeit mēs redzam, ir vēl pāris punkti, kāpēc zemējums ir vajadzīgs. Bet secinājums ir tāds, ka elektroinstalācijas zemējums ir būtisks, lai nodrošinātu drošību cilvēkiem un aizsargātu iekārtas un samazinātu ugunsgrēku riskus. Tātad būtu iespējams izvairīties no ugunsgrēkiem. Manuprāt, tas nav mazsvarīgi. Sveicināti! Šodien padalīšos ar to, kā es taisīju zemējumu dārza maiņai. Ja mēs jautājam Google meklētājam zemējums privātmājai, tad mēs šeit redzam, ka tiek taisītas dažādas kontūras. Un kontūras šim zemējumam ir dažādas. Dažādas schēmas, kā tās kontūras tiek taisītas, kur stienas savstarpēji tiek savienoti. Lentveida savienojumi, jā, tātad ir visādi, bet ņemot vērā, ka man, protams, ir jāizvēlās vienkāršākais variants, neko nesarežģījot, tāpēc es izlēmu vienkārši iedzīt zemē stieni un uztaisīt ar viņa palīdzību zemējumu. Nopirku šādus 4 stieņus ar domu, ka iedzīšu vismaz 4 metrus, jo redzam, stieņa garums ir 1,5 metrs, tātad 4 nopirkšu. Un tas man ir 6 metri dziļumā. 6 metri dziļumā, protams, ka šis stienis saskarsies ar gruntsūdeņiem, un tas nozīmē, ka savu funkciju viņam vajadzētu teorētiski veikt. Nākošais, ko vajadzēja noskaidrot, cik lielai tai pretestībai ir jābūt. Nu, tas ir tie optimālie rādījumi. Un šeit mēs ieliku ChatGPT. Kādai tad, cik lielai jābūt pretestībai privātu māju sazemējumam. Un te mēs redzam, ChatGPT parokoties visu kaut kur, atrod to, ka zemējumam kontūrai pretestībai jābūt līdz 30 ohmiem. Šādu pašu jautājumu uzdevu sarunu botam Queen. Tas ir ķīniešu ražojums. Ar tādu pašu jautājumu šeit mēs redzam, ka Eiropas Savienība arī jābūt tai pretestībai, kas nedrīkstētu pārsniegt 30 ohmus. Nu, tas ir īstenībā tas lielums, uz ko man vajadzētu tiekties. Šeit mēs redzam arī to, ka saskaņā ar Latvijas būvu normatīviem sazemējuma pretestībai jābūt tādai, lai spriegums uz skārāmajām detaļām nepārsniedz drošības robežas. Ko tas nozīmē un kā tur šajos būvnormatīvos ir vai nav, nezinu, to noteikti profesionāļi komentāros komentēs, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, es plānoju sasniegt šos 30 ohmus. Tiem, kas video negrib skatīties līdz galam, pateikšu, ka savu mērķi nesasniedz, man pie viņa vēl ir jāpiestrādā, jo izmērot pretestību rezultātā es dabūju tikai 36 ohmus. Video noslēgumā mēģināšu parādīt vēl vienu adresi, kur arī tika mēģināts ierīkot zemējumu. Šeit jūs redzat objektu, kur tiks ierīkot zemējums, un šeit kas ir dīvaini, elektrība it kā ir viena fāze, ja, bet ir tikai fāze un 0 zemējums. Viņi vienkārši fiziski nav, tāpēc tika nolēmts, kad vajadzētu to zemējumu arī, jo tiek slēgt taču galā elektriskā plītiņa, leduskapis, siltumsūknis, un tur visur vajadzīgs tomēr zemējums ir. Un tika nolēmts, ka zemējumu kur uzreiz zem šī skaitītāja, redziet, tas ir apakšējā daļa, zem grīdas, bet uztaisīja grīdā caurumu, un tur arī tad to zemējumu
arī taisīsim. Šie ir 4 zemējuma stieņi, kas ir sagatavoti, un jāsaka, ka iedzinu zemē tikai 3, 4. nepietika spēka. Pirmajam dzenamajam stienim galā ir jāuzliek šāda daļa, lai vieglāk būtu viņu iedzīt zemē. Lai saprastu, cik viegli vai grūti būs iedzīt stieni zemē, izmantoju visparastāko armatūru, kuru mēģināju iedzīt ar perforatoru jeb atskaldāmo āmuru. Ļoti viegli viss gāja. Es jau domāju, ka problēma nebūs. Ja ar pirmo stieni problēma nebija, tad ar katru nākamo bija lielākas un lielākas problēmas viņu dabūt zemē. Mēģinu dzīt iekšā. Tad redzam, kur es esmu atzīmes sazīmējis. Lai vismaz redzētu, ka iet iekšā, jo tāds sajūt, ka vispār neiet. Nu šitas te gabaliņš, kad 7 centimetri. Tas ir man kaut kāds minūtes 20. Tāpēc es te atzīmēju, lai es varētu redzēt, ka vismaz iet iekšā. Redz, cik man tur daudz atzīmes jau ir bijušas. Tā, tā. Reku, tur var redzēt, varbūt tās. Rekur. Nu, baigi ņemos. Nu, neiet iekšā, nu, galīgi neiet. Tāds sajūta, ka stāv uz vietas. Bet pēc atzīmēm spriežot tomēr iet. Kur es uzzīmēju atkal jaunu atzīmi. Lai varētu pasakot līdzi. Baigi piekusis esmu. Tā, labi. Tas būs ātri. Māzu fragmentiņu tikai parādīšu, kā es nokos. Jā, uzliekšu te apgaismojumu. Tātad.
Bišķīt jau iet, kā tu redzēji, pagāja cik? 2 minūtes. Bet es esmu visu trīcu, visu drebu. Baigi grūti. Uh. 20 minūtes, kaut kādi 10 centimetri. Es esmu super jau nodzīts, teiksim tā, noguris. Bet, redz, pamazām iet. Lēni, ļoti lēni, bet iet. Daudz mēģināju iedzīt iekšā. Iedzina tagad zemē 4 metrus. Tie 50 man te ir ārā. Un kā mēs redzam, kur 10, 15, vai ne, 20 es esmu nozāģējis no 1,5 metra. Līdz ar to te man ir vēl kaut kādi 40, nē, bet kaut kādi 3-5. Bet jebkurā gadījumā mēs redzam, kur es esmu saskrūvējis. Te es esmu ieskrūvējis iekšā dziļāk. Tādā veidā. Zemes vada. Un tad te rekur te gar kāpeli. Man viņš uziet augšā līdz skaitītāju. Un redz, ka te viņas esmu saslēdzis šādā veidā. Kā tā. Ņēmos ilgi, bet tagad man arī būs zeme šitajā te pamestajā vietā. Kā jūs redzat, mērinstruments sastāv no 3 vadiem – zaļa, dzeltena, sarkana. Zaļais ir savienots ar pašu zemējumu. Sarkanais ar zemi, viņš ir visgarākais vads. Tad kaut kur šī vada vidū ir arī savienots ar zemi dzeltenais vads. Un visi šie vadi ir kopā savienoti ar pašu pretestības mērītāju. Manā gadījumā, izmērot pretestību, manam zemējumam ir vairākas reizes pārmērot. Vismazāko es varēju dabūt 36,1 ohms. Vai es tālāk mēģināšu dabūt labākus rezultātus? Varbūt kādreiz, bet tuvākajā laikā laikam, ka tomēr ne. Vēl viens ieskats, kā tika taisīts zemējums objektā numur 2. Saimnieks konstatēja, ka viņa siltumsūknim ir neliela elektrības noplūde. Lūk, šeit ir siltumsūknis, un šeit ir tāds instruments. Un tagad skatāmies. Es viņu pielieku tur, kur pieskrūvēts režiķis klāt. Režiķis. Un ko mēs redzam? Es viņu tagad piespiežu, redz gaismiņu. Nezinu, kā tur. Var redzēt, Ir gaismiņa. Tātad kaut kāda šaize iespējams. Varbūt tā jābūt. Nav man sajāk. Kas tas tāds ir? Pēc konstatētā saimnieks nolēma iedzīt 3 zemējuma stieņus, kopā 4,5 metra dziļumā. Pēc kā konstatētā problēma tika novērsta. Tas ir, uz siltumsūkņa strāves noplūde vairs netika konstatēta. Tādu, kā man te ir sadarīts. Redz, kur es savienojuši tā pipsīša. Nevis uz tās resnās trūbas, bet uz tā pipsīša. Tas vads ir iespiests tur, kur tas pipsītis. No te ir rezervīti, redz šitādu atstāju. Var sakot, viss te es šodien rakšu ciet un viss kārtībā ir. Pēc kāda laika veicot mērījums, tiek konstatēts, ka pretestība ir 59,3 ohmi. Pēc kā sākās eksperimenti. Dārzā tika sameklēta armatūra, kaut kāda aizskaru stanga, un tas arī viss tika iedzīts zemē un savstarpēji savienots, veidojot kaut ko līdzīgu kontūrai. Tātad šis ir oriģinālais stienis. Tātad 4,5 metra dziļumā. Pievienoju klāt šo armatūru 2 metri. Te bija rādījums 110 atsevišķi. Te bija 120. Vārds sakot, šos te tagad 3 stieņus pievienoju un pastīsimies mērījumu. Aizskaru stangu atstāšu bišķi vēlāk.
Tātad 3 stieņi, kurus tikko rādīja. Savienot kopā, skatāmies rezultātu. Rezultāts ir mazliet labāks, 43. Tad, kad viss zemēs sadzītais, tas ir zemējums stieņi 4,5 metru dziļumā, 2 armatūras stieņi 2 metru garumā un aizkars stanga arī aptuveni 2 metru garumā, kas nosacīt kopā veidoja kontūru. Tad izmērot pretestību zemējums bija 37,6 ohmi. Tātad strādājot šajā virzienā, izvēloties pareizus materiālus un izpētot, kādam attālumam jābūt starp šiem kontūras stieņiem, manuprāt, ir iespējams iegūt ļoti labu rezultātu. Nobeigumā gribu pateikt, ka šādas problēmas vajadzētu uzticēt profesionāļiem, lai viņi ar to visu ņemās. Tas šodien man arī ir viss. Visiem veselību, veiksmi, līdz nākamajai reizei. Atā!